Iecavā un tās apkārtnē ir dzīvojuši daudz ļaužu no senseniem laikiem, kuri guldīti daudzās novadu kapsētās, gan pat laban darbojošās, gan aizmirstos un izpostītos kapu kalniņos. Kapsēta – tā ir vieta, kur var uzzināt savas tautas pagātni. Tā ir bijušo paudžu ļaužu dzīves arhīvs, kultūrvēsturiskā vieta, piemineklis, vizītkarte par tautas vēsturi gadu simtos. Iecavā un tās apkārtnē ir dzīvojuši daudz ļaužu no senseniem laikiem, kuri guldīti daudzās novadu kapsētās, gan pat laban darbojošās, gan aizmirstos un izpostītos kapu kalniņos. Senie latvieši ticēja dvēseli nemirstībai, turēja cieņā senču piemiņu, rūpējās par savu mirušo godam ievadīšanu viņa saulē, par viņu dvēseli mīlošanu, veicot šo pagānisko rituālu pie savām svētberzēm, kapsētām, kā tas noticis pirms vācu krustnešu iebrukuma Latvijā. Tā rakstīja Iecavas draudzes mācītājs Jānis Lūss 1936. gada izdotajā grāmatā Iecavas draudzes vēsture. Mūsu Iecavas kapsētās ir apglabāti aktīvi sabiedriski darbinieki, inteliģents, čaklu, darbīgi zemeskopēji. Tie ir mūsu dižgari, kas strādāja tautas, valsts un ģimenes labklājībai. Par daudziem mirušo neko nezinām. 2 pasaules kari un okupācijas laiks ir nesis lielu postu mūsu tautai, no atmiņas dzēšot daudz notikumu un nebūtībā aiznesot daudz cilvēku dzīves un stāstus. Pēc Pirmā pasaules kara, kad notika zemes reforma, Iecavas centrā tika iedalīt vairāk simtu būvs gabalu, un kā arī muižas zeme ap Iecavas centru tika sadalīt jaunsaimniecībās. Tad radās grūtības ar biezo apdzīvotību. Problemātiskā bija mirušo apglabāšana, jo Iecavas baznīcas kapsētā nepietika vietas abadījumiem. Baznīcas kapsētā bija daudz abadījumu no vācisma izcelsmes ļaudīm. Tika par retam mirušam latvietim tika dot iespēja abadīt savus tuviniekus baznīcas kapos. Iecavas baznīcas valde lūdz Iecavas pagasta valdi, lai ierāda vietu jaunas kapsētas ierīkošanai. Pagasta valde ierosināja kapsētu ierīkot Silparkā. Tad radās strīdi ar atsevišķām amatpersonām, jo daudz bija interesēti Silparka teritoriju, kas ir 120 hektāru liela, sadalīt saimniecībām. Interesētība bija liela, jo tur auga skaistas simtgadīgas priedes, kurām bija liela materiālā vērtība. Tāpēc ierosināja jauno kapsētu ierīkot pie Melnupju mājām. Šo prasību noprotestēja Iecavas pagasta vecākais Jānis Sietiņš ar pagastu valdi un arī Iecavas mežziņas. Nevis zemi nodot sadalīšanai jaunsaimniecībām, bet lai Silparks būtu iecavnieku atpūtas vieta. Bija doma, ka ar laiku Iecava būs apdzīvota vieta un veidosies pilsēta. Iecavas sils atrodas blakus slimnīcai, kurš ir vajadzīgs slimnieku atpūtē. Iecavas pagasta valde 1926. gada 27. martā nolemi atņemt no Iecavas slimnīcai piederošās zemes pie Silparka malas 2 hektāru platībā, kur ierīkot kapsētu blakus Pirmā pasaules kara vācu un krievu karavīru kapiem. 2005. gadā Silparka teritorijā atradās kapsēta 6 hektāru platībā, kurā auga ap 170 simtgadīgu priežu, no kurām 7 var ieskaitīt Latvijas dižkoku sarakstā. Pagasta valdība aicināja Iecavas iedzīvotājus, lai tie apglabā savus mirušos tuviniekus jaunajā kapsētā, bet neviens negribēja būt pirmais drosminieks, kas apbedītu savus tuviniekus jaunajā kapsētā. Tad, kā stāsta nostāst, atradies viens gudrinieks, kas palaidis baumas, ka tam, kas pirmais apglabās jaunā kapsētā savus mirušos tuviniekus, saņems balvu prēmiju. No Iecavas uz Bauskas pusi pie viena saimnieka bija traģiski miris ganiņš, Bārens, un tas bija pirmais apglabātais silu kapsētā, jo mājas saimnieks uzzinājis no daudziem stāstītājiem to, ka sagaidām prēmiju. Saimnieks ieradies pie pagasta valdes, lai to saņemtu, bet pagastā par tādu prēmiju neko nezināja un bija dusmīgi, vien pasmējušies, lai tik tic tādām baumām. Pēc daudz stāstītāji teiktā ganiņš ir apglabāts pie vācu un krievu karavīru kapiem austrumu pusē. Tagad kapu kopiņa ir redzama bez apmalas ar novietot laukapmeni blakus. Kapsētā ir kapu kopiņas, kas netiek apkoptas, pamestas un par tām neko nevar uzzināt, kas tur ir guldīts un no kura laika ir veikts apbedības.
Agrāk reģistrācijas dokumentos nerakstīja, kur kapsētas mirušais ir apglabāts, un arī dokumenti ir zuduši. Par pirmajiem apglabātiem var uzzināt pēc piemiņas zīmēm. Pirmie abedījumi veikti 1930. gadā. Iecavas pagasta padome ar Iecavas Lambrātas baznīcas valdi pieņem lēmumu, ka visas pagasta kapsētas, lai sekmētu kapsētas sakārtošanu, ir jāizveido kapu komitejas pie katras kapsētas, kuras organizētu kapsētas vaļņa un sētu, āku, slitu zirgu piesiešanai, kā arī zvana toņu uzstādīšanu un ierīkošanu. Iecavas pagasta valde 1929. gada 17. jūlijā nolemj, ka par Silu kapsētas pārzini strādās Juris Beikmanis no Andricāna mājām. Jurim Beikmanim un 4 komitejas locekļiem uzdod rūpēties par kapsētas iesvietīšanu un kārtības noteikumu kapsētas lietošanas izstrādāšanu. Par kapu vietām samaksa netika ņemta līdz 1940. gadam. 1929. gadā Jānis Steinbergs ziņo Iecavas pagastu valdei, ka ir notikusi kapsētas iesvētīšana mācītāja Jāņa Lūša vadībā. Kapu komiteja lūdz materiālus zirga slita ierīkošanai, nocērtot vajadzīgo daudzumu priežu, kuras atrodas kapsētas teritorijā. Materiāls liek sagatavot klaušu kārtā. 1930. gadā Silu kapsētas komitejas priekšsēdētājs Jānis Kristons ziņo pagasta padomei, ka ir pasūtīts zvans un metāla stabi tornim, un, lai iegūtu līdzekļus to iegādēji, tiek izlaista ziedojuma liste, saraksts naudas vākšanai. Ja vajadzīgo naudu nevarēs savākt, lūgs pagasta padomu palīdzēt. Pagasta padomu 1930. gada 27. septembrī nolemj no pašvaldības līdzekļiem piešķirt kapsētas zvana iegādēji 200 latu. Kapsētas zvans ar ierakstu Iecavas pagasta pašvaldība C.L. Šolen Rīga tajā pašā gadā tiek uzstādīts tornī. 1942. gadā vācieši pieprasīja, lai visus kapsētas zvanus nodot pārkausēšanai Vācu armijas vajadzībām. Kapsētas saimnieki noņēma no toņa zvanu un to pat kapsētā ieraka izveidojot kā kapa kopiņu ar kapa zīmi, ka tur apglabāts Jānis zvans. 1970. gadā, rokot kapu, Aivars Āboliņš kapsētas teritorijā atrada noslēptas bufetes traukus no Pirmā pasaules kara Iecavas spirta rūpnīcā ražoto likieri ķimmels un rabīno, ko savulaik rūpnīcā sūtīja uz Holandi galma vajadzībām. Pirms kapsētas ierīkošanas ievcauniekiem tur bijis balles placis, laukums ar bufeti, galdiem, solēm un dejlaukumu. Pirms Silu kapsētas ierīkošanas te bijis arī Iecavas aizsarga organizēts nodaļas sporta spēļu laukums un mācību laukums šaušanas sacensībām. Silu kapsētu ir apkalpojuši vairāk mācītāji. No 1927. gadam līdz 44. gadam Jānis Lūses, kas daudz darīja Silu kapsētas izveidošanā un sakārtošanā. No 1945. gada līdz 76. gadam mācītājs Jūlijs Vidulejs apkalpoja Iecavas Lambrātas un īslaicīgu vecumnieku Baldonas draudzi. Galveno kapu vārtu celtniecību veica Sies Smiltaņi, vārtu uzrakstu izgatavoja Edijs Arājs. 5 mazos vārtu stabus mūrēja Jānis Dombrovskis. Silu kapsētas kapučs projektu izgatavoja Bauskas arhitektūra ražošanas grupu Pakalnu vadībā. Kapučs celtniecību pabeidz 1999. gada decembrī. Kapličs kopējā celtniecība izmaksāja 18,000 latu. Bruģu celtniecību pie kapličs veica vides servises Bauskas uzņēmums 82 kvadrātmetru lielā platībā par summu 1440 latus, ko piešķīra no pašvaldības līdzekļiem. Kapliču un vārtus iesvētīja mācītājs Siliņš 2001. gada 23. februārī. Trūka līdzekļi sašķeltās baznīcas atjaunošanai, arī baznīcas valdes locekļi izklīdināti pasaulē un represēti. Maz ko varēja palīdzēt smagajos pēckara gados. Kapsētas sakārtošanā neko daudz nevarēja darīt.